Sveicināti! Tiekamies sarunu ciklā tuvāk. Tuvāk ne tikai ticības tēmām, bībeles patiesībām, bet arī cilvēkiem. Tuvāk tiem, kas ir mums līdzās. Ar jums kopā Inga Skuja un studijā mīļi sveicu mūsu šīs dienas viesi, sirds gudru mācītāju ar aicinājumu, cilvēku ar milzu dzinējspēku, kurš ar savu aktīvo darbošanos iekustina un iedvesmo darboties arī tos, kas kādu laiku diezgan ērti bija ieritinājušies savā nekā nedarīšanas komforta zonā. Mācītājs Rīgas Svētā Pāvila un Jaunciema draudzēs Ģirds Prāmnieks. Sveiki. Prieks tevi redzēt. Lai arī varu pievienoties šiem ievadvārdiem, tie nebija no manis. Tos ir teicis kāds cilvēks, kas arī tev ir līdzās kalpošanā un ticībā. Vai tev nāk prātā, kurš tos varētu būt sacījis? Kad tu šitā jautā uzreiz, nē, man nav ne jausmas. Nav ne jausmas. Nav. Pat virziena. Nē, man nebūs ideja. Tā ir Anda Bērziņa, Jaunciema Tā. draudze. Tālūk, es mīļi palūdzu pateikt par tevi kādus vārdus, līdz ar to arī tie tev ir sveicieni, vai tas tev bija pārsteigums? Jā. Nu, lūk, šī cikla nosaukums ir tuvāk. Ko tev nozīmē šis vārds būt tuvu, tuvāk un kam tavuprāt ir svarīgi būt un palikt tuvumā? Nu, jau kā mācītājiem tā parasta atbilde jau būt tuvāk Dievam un tuvāk Jēzum, vai ne? Bet pats vārds tuvāk man vienmēr nozīmē tuvu ir vienmēr tāds, man liekas, mērāms lielums, un mērāms tādā ziņā, ka viņš ir piedzīvojams. Tuvu, tas nozīmē, ka ir sajūtams. Un, ja mēs esam tālu, tad tas nav jūtams mūsu tuvums. Tāpēc tuvu vienmēr būs tāds, tā pirmā asociācija būtu tuvu nozīmē jūtami, manāmi, sajūtami, piedzīvojami. Kad tu pienāc, tu jau pieminēji, ka kā mācītājs atbildētu pienākt tuvāk Dievam, vēl paliekot šajā ticības tēmā, kad tu pienāc tuvāk Dievam? Droši vien tāds pirmais, ko es tā piedzīvoju, brīdis bija man tādos 11 gados, kādos 15, kad es pēc Ziemassvētkiem sajūtu tādu vēlmi nākt uz dievkalpojumu. Mana mamma gāja uz dievkalpojumiem, bet es gāju tikai svētdienas skolā līdz tam. Un tā bija pirmā reize, tad bija Ziemassvētku rīts, 25. decembris no rīta, kad es teicu mammai, ka es iešu arī. Es nākšu arī, es iešu rīt arī līdz uz dievkalpojumu. Tie bija pirmie Ziemassvētki, uz kuriem tad es biju tāds pēc paša iniciatīvas, pēc paša vēlmes gāju uz dievkalpojumu. Tas bija droši vien tas pirmā vieta, kur es, tās brīdis, kur es varētu teikt, tur es laikam piedzīvoju kaut kā to Dievu tuvumu. Ne tajā pašā dievkalpojumā, bet tieši tajā pašā, tādā vēlmē būt tuvāk. Sajust, ka es sajūtu kaut ko droši vien tajā laikā sevī vairāk. Tu kādā sarunā teici, ka baznīca ir tā, kas tev ir devusi tā kā to labāko, es varbūt neprecīzi citēju tavus vārdus, bet ka tu tur esi saņēmis labāko, kas tev ir, un tāpēc tu tur paliki. Tad tu neteici, kas tas ir, bet šodien vai tu vari dalīt, kas tas būtu tas labākais, ko tu redzēji, ko tu saņēmi no baznīcas? Jā, tas, ko es saku, viss labais un vērtīgais bija manā dzīvē nācis caur baznīcu. Tas man bija jāatzīst kaut kādos 18 gados. Un tas bija vecgada vakars, kad es to tā pie sevis apdomāju. Un pēc tam vēlreiz ap 19 gadu vecumu, tad jau bija tas skaidrs. Un tikai toreiz uz to brīdi es jau strādāju, un es tā redzēju savu ikdienas dzīvi. Un es sapratu, ka es visu savu laiku un spēku veltīju darbam. Un vienlaicīgi saka, vērtīgākais ir bijis baznīcā. Baznīcā atliek tā brīvā laika vieta tad. Un tad es sapratu, ka es gribētu savā dzīvē mainīt to tad otrādāk, veltīt to visu savu spēku, laiku un enerģiju tajā, kas ir man bijis vērtīgākais dzīvē, kas ir devis visvairāk. Un tās vērtīgās lietas bija, es jau droši varētu teikt, tā kā daudz teikt, ja nebūtu man tas, ko es saņēmu
svētdienas skolā, ko es saņēmu baznīcā no cilvēkiem, ne tikai bet arī no nodarbībām, arī caur Bībeli, caur cilvēkiem un atmosfēru, vienkārši viss tajā vidē, ko es saņēmu, tās vērtības kā uzmanība, iejūtība, laipnība, mīlestība, nesautīgums, upurēšanās, gatavība, spēja upurēties. Visas šīs lietas ir tās, kas bija tās lielās vērtības, bez kurām droši vien, jāsaka, daudz droši vien teiktu. Ja tas nebūtu, es nezinu, kur es šodien būtu, vai ne, jeb kāds es šodien būtu. Nu tā. Jā, un viņi ir daudz, to nevar tā droši vien uzskaitīt, ja pateikt vienu vai otru konkrētu lietu, bet viss tas kopums veido to vērtību, kuras dēļ, tā kā gribās teikt, ka Dāvids teica, tavā namā es gribu palikt vienmēr, vai ne? Nu tā, palikt tajā namā, palikt tajā tūmā, palikt tajā, kur ir tas vērtīgais un labais. Tāpēc es arī redzu baznīcai un draudzēji vietu šodienā arī pasaulē, nekā tai vietai, kas kaut ko konservē, glabā, jeb sargā, bet jo tās lietas, mūžīgās vērtības Dieva vārds saka, ka neviens burts nepazudīs no Dieva vārda un viss tas paliks, un par to Dievs pats rūpējās. Bet par to mums nav jārūpējās. Mums jārūpējās patiesībā par to, lai šajā vietā, šajā laikā, kur mēs esam, mēs varētu būt un nest varbūt to vērtību, jeb dalīt, jeb dot to tālāk. Ka baznīca ir kā tā vieta, kur to var iegūt un piedzīvot, tāpat kā es to saņēmu, piedzīvoju. Jā, ir labi dzirdēt, ka tu saki, ka tu piedzīvoji gan to mīlestību, gan pieņemšanu, gan iejūtību un viss tās arī siltās lietas, jo šodien jau mēs arī dažkārt dzirdam, ka tas pietrūkst, ka tas iztrūkst, ka daudz cilvēki tā kā arī ar to pieviļas un atkal nesaredz to. Un tāpēc ir īpaši prieks, ka tev ir izdevies to piedzīvot. Vai tādēļ arī tas nav tev licis lūkoties kaut kur ārpus žoga, vai patiešām visā šajā ceļā tu esi gājis tikai tuvāk un tuvāk, vai ir bijuši kādi šaubu brīži, vai tas ir mans ceļš? Jā, šaubu brīži par to, ja domā par ceļš kā kalpošanu vai mācītāju. Tāda brīža man nav bijuši, ka es tā šaubītos par to. Es šaubījos par to sākumā, vai man to vajag. Ja es zināju, ka es negribu, man nepatīk būt cilvēku priekšā, nepatīk runāt cilvēku priekšā. Bet sākumā es biju ļoti nedroši, nebiju pārliecināts par to, ka tā tiešām ir mana vieta, vai ka tās manas, īpašības atbilst tam, ka Dievs mani var lietot kā labu instrumentu, vai ne. Bet to Dievs laika gaitā parāda, ka viņš to var, vai ne, un tad Bībelē es atradu, ka ja Dievs var Pēteru lietot, tad gan jau, ka var arī mani. Bet kāpēc tieši Pēters? Jo daudzi saka tieši šos vārdus, ja jau Pēteru varēja lietot, tad jau var lietot arī mani. Bet tāpēc, ka pasties, kas ir Pēters, vai ne? Pēters ir džeks, kuru atrod pie laivām, vai ne, kā zvejnieku, vai ne? Pēters ir... Viņš atļaujas Jēzum teikt pretī, vai ne? Viņš saka, kad Jēzus saka, ja izmet tīklus, vai ne? Pēters saka, redz, es esmu zvejnieks, tu esi galdnieks, vai ne? Es saprotu, tu nesaproti, bet labi, es izmetīšu, vai ne? Tad Pēteris, un tā, kad viņš dabū lomu, tad viņš atnāk, saka Jēzum nevis paldies, vai ne? Viņš saka, ej prom, vai ne? Es esmu grēcīgs cilvēks. Viņš ir tādā ziņā patiesas un tieši. No otras puses, Pēters ir tas, laivā bija daudz mācekļu, bet Pēterim vienīgiem ienāk prātā, kad viņš redz zem ūdens virs, teikt, es arī gribu. Vai ne? Viņš ir zvejnieks, viņš tā kā zina jūru, pazīst vai ūdeni. Viņš beidzās tas viss ar ko to, ka Jēzum viņš jāvelk ir ārā no turienes. Viņš ir tas, kurš izrauj zobenu un saka, cīnās par Jēzu, vai ne? Nocērt tur kareivim ausi. Mana pārliecība ir, ka viņš nebija tāds ninja, ka viņš ausi gribēja nocirst. Es esmu droši, ka viņš gribēja komplektā ar visu galvu, vai ne? Viņš ir tāds, Pēter, Jēzum atkal tas ir jādziedina, jāliek kopā, atkal tā, jāvērš tā situācija atkal par labu, vai ne? Visiem mācekļiem, kad Jēzus saka, kad kā viens no viņiem viņu nodos, Pēteris, visi klusē. Ne Pēters ir vienīgais, kuram ir jāpieceļas un jāpaziņo, ka viņš jau nekad nenodos, vai ne? Un jāsaka, tieši tu nākamajās stundās, vai ne? Nav runa par dienām, nedēļām vai gadiem, par stundām ir runa, vai ne?
tā, viņš ir tas, un beigās pēc augšām celšanās arī, ja es saku Pēterim toreiz pie laivām, es to darīšu pa cilvēku zvejnieku. Pēc augšām celšanās, kur viņš Pēteri atrod atkal pie laivām, vai ne, tā. Un tik un tā, tāds neusticamāks, nestabilāks, pārgalvīgs, cilvēks, kurš dara pēc tam domā, vai ne, jeb dara un pēc tam Jēzum jāvērš pa labu, vai ne, bet viņš ir tas, kam, ja es saku, tu esi klints skaits caur savu baznīcu, vai ne, un tieši pie tiem vārdiem es tā kā turos, kad viņš ir tā klints, un ne viņā ir tā kvalitāte, bet Jēzus ir tas, kas ceļ, viņam vajag viņu, un viņš tālāk ceļ uz viņa, vai ne? Un tāpēc varbūt tā mūsu kvalitātēm nav tik izšķiroši, ja ne mēs esam tie cēlāji, bet Jēzus ir tas cēlājs. Svarīgi ir, vai mēs esam tajā vietā, vai ne? Un Dievs jau zina, kā Dievs var. Bībelē mēs zinām, Dievs rada pasauli no nekā. Dievs ar mazumu var darīt daudz. Pēters ir mazums. Ļoti liels mazums, vai ne? Bet arī Dāvids bija mazums, iepratim Goliātam. Dievs ar mazu Dāvidu, kuram rokās bija vēl mazāki akmeņi, uzveica lielu Dāvidu, vai ne, ko karavīri stāvēja, baidījās tuvoties, vai ne. Tā, Dievs ar mazu var darīt daudz, un tāpēc varbūt tas Pēteris, jo vispārējie mācekļi vēl kaut kā diskrēti rūpēs par savu reputāciju, bet Pēteris, man liekas, aizmirst par viņu vispār. Tāpēc Pēters ir, man liekas, tāds, man viņš ir tādā ziņā piemērs, ka es tā skatos, varbūt es bišķi aroganti, bet gribas teikt, ja Pēteri var, tad man ir cerams, kā arī. Jā, tu minēji par šo par sākuma šaubām ticības kalpošanas ceļā, bet tieši ticības ceļā, vai tu esi kādreiz pārbaudījis, vai kristietība ir īsta savās domās, izvērtējis, atkal svēris, mērījis? Jā, un biežāk nekā es to cilvēkiem būtu teicis vai atklājis, es bieži to jautājumu uzdevis. Sev uzdod viņu ar vienu, laiku pa laikam, dažādās situācijās es pārvērtēju dažādas arī vērtības. Un ne tādā ziņā, ka es jautātu, vai Dieva vārdā ir patiesība, vai pareizi, bet es jautāju, lūkojos uz baznīcu, uz kristiešiem, uz mums šodien. Un to, ko mēs visi lasām kaut ko no Dieva vārda, un kā mēs šodien to dzīvojam un darām, un tās vērtības, ko mēs sakām, esam paņēmuši, bet bieži vien mēs viņus esam veidojuši vai mantojuši. Un kuras varbūt tās paaudzes iepriekš ir paņēmušas un nesušas cauri līdz šodienai, bet viņas ir kaut kādā savā ziņā tomēr caur savu prizmu, caur savu laiku veidojuši, jo mums vienmēr jāatcerās, ka mēs esam mūsu laika bērni. Un tā ir lieta, no kuras mēs nevaram izvairīties. Tas nav tā, ka mēs rokās Bībele, mums ir patiesība. Bet vai mēs viņu saprotam, tas mums vienmēr jāatcerās, ka mēs skatāmies caur savu laiku prizmu, un mēs nemaz nespējam viņu palūkoties neitrāli. Mēs viņu spējam redzēt tikai kā sava laika bērni, esot mūsu laikmatā, ar visu, kā tas mūsu veido un ietekmē. Un tāpēc mēs jautājums ir jāuzdod. Es neuzdodu jautājumu, vai kristietība ir īsta, bet vai visas lietas kristietībā, kas tiek nestas un teiktas, ir īstas, un vai viņas šodien, vai viņas saskan, vai viņas šodien, teiksim, to pašu izlasot vai paņemot, viņas ar vienu ir tieši tajā pašā vietā. To es bieži esmu jautājis un izvērtējis, un tas, man liekas, ir normāls process, ko visi cilvēki, kas nevis vienkārši paņem un lieto, bet pa laikam nonākot lēmumos, jautājumos, saskarē ar cilvēkiem, ir jāizvērtē un jāpārvērtē. Un tur mēs visiem kaut kādu procesu, es arī eju no kaut kādus ceļus, un garīgs, varētu teikt, Dievs vada mūs, un arī māca, un bieži tie tūkstneši, ar kuriem Dievs mūs māca, bieži tās ir arī mūsu kļūdas, neveiksmes, no kurām Dievs Bībelē saka, viņš tiem, kas tic, visas lietas nāk par labu, un es ļoti pareizi, ka tieši tādā veidā arī dzan. Jo Pēters arī daudz kļūdījās, ja mēs Pēteru jau pieminējām, ne? Un Dievs tomēr to spēja un vērst pa labu. Ne? Un tieši Pēters bija tas, ar kuru Dievs izraudzījās, iet Kornēlija namā, iet pie, tajā laikā pie tām ne jūdu tautas pārstāvjiem un nest svēto garu tieši ar viņu. Un es bieži jautāju, kāpēc tieši ar Pēteri. Tāpēc iespējams ar citiem tas neizdotos. Pēters bija tas, kurš darīja un pēc tam skatījās, kas sanāca. Vai ne? Ja varbūt tā viņa uzticība, tā viņa uzdrošināšanās. Vai ne? Un kāds varbūt teiktu kļūdas, bet Dievs arī to prot lietot un vērst pa labu. Vai ne? Un lietot mūsu trūkumus, mūsu neveiksmes, varbūt tās var papildināt viņas,
ar kaut ko savu un beigās radot kaut ko īpaši, tādu, kas ir šodien šajā laikā, šajā vietā nepieciešams un vajadzīgs. Vai ne? Un bieži to mēs tikai atskatoties ieraugam un varam atzīt, un mēs kā cilvēki to varam ieraudzīt tikai pēc laika bieži vien. Tu ilgus gadus dzīvoji un mācījies Šveicē par mācītāju, pareizi. Tā ir cita tauta, cita kultūra. Kā tu šīs mācības vai kā tu varbūt kādas vērtības, ko tu paņēmi šeit uz Latviju līdzi? Tas tāds labs jautājums. Tas bija laiks, kas mani visvairāk ir veidojis. Toreiz es to tā apzinājos, ka tas man ir daudz ietekmējis un veidojis. Un es toreiz arī tāpēc man sieva aicināja arī braukt tur mācīties kādu laiku. Ja tieši es atceros to atziņu, ka es sapratu, ka viņai arī jābūt kādu laiku jāpadzīvo tur, lai viņa redzētu to vietu, no kurienes es nāku, jo tā man tik ļoti būs veidojusi un ietekmēs, lai viņi saprot, kāpēc es esmu tāds, kāds es esmu. Vai ne? No tā, jo liela daļa no tā ir tur. Un tas, kas mani veido, tas, ko es paņēmu, esmu līdzi, varbūt tās ir no tā studiju laika. Ir daudz lietu, bet droši vien tāds viena no, ja te jautā no šveiciešiem vai no kā tautas un no tās studiju vietas, no tā kampus, no studijām. No studijām, laikam, viena lieta, ko es esmu iemācījies un paņēmis līdz no tās veida, kā mēs tur visi dzīvojām kopā kampusā un strādājām un mācījāmies, paņēmu līdz droši vien ļoti augstu tolerances līmeni, jeb, tādu spēju varbūt tās pieņemt un samierināties ar cilvēkiem, ar viņu lēmumiem, pat ja tie nav man pieņemami, vai tā un saglabāt to mīlestību, mācīties turēt augstāk nekā savu, nezinu, varbūt komfortu vai savu viedokli vai kā, vai nebija spēju to sadzīvot, tādā vienkāršā valodā sakot, ar cilvēkiem, dažādiem cilvēkiem arī. Tas viens. Un nepazaudēt to skatu un cilvēcību uz viņiem, arī par tiem, kas man nepatīk. Arī par viņiem Kristus ir miris un samaksājis. Vai ne? Nepazaudēt šo. Tas būtu droši vien viena no tādām galvenajām lielākajām lietām. Otra varbūt tās tā brīvība, es lietošu vārdu brīvība, tajā, ko Dieva vārds dāvā, ko Dievs mums atstāja, esot mūsu laikā. Un katrā laikā un laikmetā, kad mēs varam katrā laikmetā uzdot jautājumu, vai tas, kā mēs kā baznīca, vai es domāju, tieši baznīcas kontekstā, ko un kā mēs darām, ko un kā mēs svinam, vai ko un kā mēs, vai to šodien tā vajag darīt, vai ne? Un, jo Bībelē to lielāko daļu to lietu nav teiktas, un Dievs tur atstāja ļoti lielu brīvību. Tas nozīmē, ka jāskatās uz daudz arī uz cilvēkiem, kāpēc, ko mēs darām. Un to brīvību uzdot to jautājumu, kāpēc mēs darām tā vai kāpēc mēs darām šitā. Un ja nē, tad mainīt bez tādām sirds sāpēm. Un no pašiem, no tautas, no šveiciešiem, man sākumā ļoti biedēja kalni. Man nepatika. Bet ar laiku es iemācījos mīlēt. Kalns man ļoti iepatikās ar laiku. Un man iepatikās bišķī tā vide, kaut kur tā, kā saka tie, šveicieši ir saudabīgi cilvēki. Viņi ir Eiropas vidū, dzīvo savā sulā ļoti. Viņi ir ļoti pašpārliecināti, ka viņi ir labāk nekā pārējie, vai ne? Vienlaicīgi viņi uzskata, ka viņi ir ārkārtīgi neitrāli, un viņiem ir tādi savi, tāds kaut kāds tāds savs, tāds nacionāla lepnums iekšā tāds, bet tādā pozitīvā ziņā. Un man patīk arī, varbūt tās kaut kur uzzināt tā viņu tās saudabīgums, ka nestoties to, ka šajā laikmetā visām tehnoloģijām, visu dzīvojot, tu vari sastapt šveiciešus, kas tur studijās atbrauc uz izlaidumu, studiju biedru vecāki no savas ielejas, un šī ir 3. vai 4. reize mūžā, kad viņi tik tālu braukuši līdz Šveices otram galam. Vai ne? Tā, ka viņi tik ļoti spēja dzīvot savā ielejā, savā vietā, savā valodā, savā dialektā, savā kantonā, savā vietiņā.
un viņam neprasās tik ļoti daudz kur ārā. Ne, bet viņi tā priekš sevis ar sevi ļoti tādi pašpietiekami. Nu, tas man patīk. Un no šveiciešiem, kas man ļoti ņēmis līdzi, ir man meitas vārds ir Heidi. Ir tas brīnišķīgs stāsts par meiteni, šveiciešu stāsts, kas par viņas dzīves gājumu, kā viņa nonāk pie ticības. Un tas nav kristīgs, tāds viņš ļoti kristīgs stāsts un grāmata, bet vienlaicīgi savā būtībā tas nav tā, ka tā būtu kāda kristīga, īpaši kristīga grāmata. Tas ir šveiciešu nacionāls stāsts. Viņiem ir Heidiland, viņiem ir vesela teritorija, reģions, kas ir šis kurā tas ir tapis, ko arī sauc par šo Heidi zemi, un tur ir aprakstīts gan tas Šveices skaistums, gan tās dzīvesveids, gan tā noslēgtība, vienlaicīgi arī baznīcas vieta tajā visā, un ticība, un tā ir viena grāmata, ko es ieteiktu ikvienam izlasīt. Tur daudz ko var ieraudzīt no šveiciešiem, un šajā grāmatā tā viena no skaistām lietām ir, kad to meiteni aizved uz Frankfurtu, viņa saka, uz Frankfurtu, un tad viņai jādzīvo ir Vācijā, un tur nav kalnu. Un tad tur ir tāda notikuma mājās sāk notikt, kur ierodās pie tā saimnieka kāds dakteris, viņš aicina palīgā dakteri, jo tur kāds spulkojās, un beigās atklājas, ka tā ir Heidi, kas staigā apkārt pa māju, un dakteris saka, ka viņai var palīdzēt tikai vienas zāles, viņas steidzīgi jāvada atpakaļ uz kalniem. Un tas man atgriežoties Latviju bija tā sevi, es domāju, likās tas tāds stāstā tāds smieklīga lieta, kad kalni kastās pa zālēm, bet kaut kāds 2-3 gadus man arī bija tāds pa brīžiem tāds sajūta, kad man jātiek apakaļ. Es braucu kā traks uz to Šveici visu laiku tajā sākuma gados, jo vienkārši, tās ilgas pēc tā kalniem, tādā ziņā pēc tā plašuma, pēc tā skata tāluma, mums tālums skatam Latvijā ir, es esmu bieži uz jūras, un ir tikai jūrā, bet tur tālumā baigi neko redzēt nevar, vai ne? Kalnos ir tā sajūta, tomēr tu var skatīties, un tādā skaidrā ziemas dienā tu var redzēt kalnus, kas ir 100 kilometrā tālumā, vai ne? Un tā tik tālu, ka tev skatiens acis var sniegties, to mēs tā ikdienā šeit nepiedzīvojam, mēs to šeit nepiedzīvojam. Ir labi, ka tie kalni tev nav aizvilinājuši pavisam, ka tu esi palicis mums šeit un ka tu kalpoji joprojām. Un tu esi arī kalpojis vairākās baznīcās, vairākās draudzēs, it īpaši pašā sākumā. Tu esi jau dalījis to, ka ceļoji pa dažādām vietām, dažādām draudzēm Latvijā. Vai tu atceries savu pirmo sprediķi? Tas bija droši vien eksāmenes prediķis, studiju laikā. Nē, es neatceros, bet es tagad neatceros viņu vairāk. Es kaut kad viņu pārlasīju, bet viņš bija vāciski, bet es viņu īsti neatceros, bet es diez vai viņu kādam dot lasīt šodien. Bet kaut kad bija man viens praktikants draudzē, un es savus prediķus vienmēr izrakstu pilniem teikumiem, jo tas ir tāda daļa no mana. Ja man vienmēr liekas, ka tas ir svarīgi, ka tas tiek ieguldīts darbs, un ka tas ir process, un domāšanas process aizņem laiku. Un arī tas varbūt valodu un veidu, kā tu izsakies, un tāpēc man vienmēr licies svarīgi uzrakstīt, jo tas ir process, kurā es varu domāt, un pēc tam es varu gan izlasīt un paskatīties, vai tiešām viss beigās sanāk tā, kā es gribēju pateikt, vai tur viss ir saprotams, vai kā. Un man šobrīd baznīcā stāvēja aiz altāra, aizbrauca vesela rinda mapes ar pilns tiem veciem sprediķiem. Kaut kad viens puisis praksē, un mēs runājām par sprediķu, un teicu, tu aizēji aizmugurē, paskaties, tur ir 2000. gada sākuma mapas, var paņemt jebkur, tu var pastīties sliktas sprediķis, tur vesela kaudze, vai ne? Un tā ir tā sajūta droši vien, kad es pa laikam tā daru, tā kā es visu izrakstu vienmēr, un baznīcas gadā tie teksti atkārtojās. Tad man vienmēr iespēja paskatīties, kas ir bijis iepriekš, ko es esmu iepriekš runājis vai kā. Un kādreiz tur var redzēt ļoti tā laika nospiedumu, kurš ir, kā es saku, mēs esam savu laiku bērni, mēs to no tā nevaram izsprukt nekādīgi. Bet kādreiz ir tā, ka arī lasot to, tu redzi seklumu, kādreiz lasot, tu to saproti tajā brīdī, tu atceries sevi un tu saproti, tu nekas dziļāk nevari, tu nevarēji, vai ne? Vai tu nevarēji atklātāk. Vai tu nevarēji patiesāk? Tu vairāk biji mācītājs, mazāk cilvēks.
vai ne, tā kā patiesas, un tu vairāk spēlēji, es teikšu tā skarbāk, varbūt tās, tu vairāk spēlēji to mācītāju lomu, nevis biji savā būtībā, un tu vairāk gribēji dot gudrību nekā būtību, vai ne? Teiksim, un ir daudz tādas lietas, ko es redzu, un ko es tāpēc saku, tādā ziņā viņi nav slikti, bet no šodienas skatu punkta man, atskatoties uz mani toreiz, teikt, ja tie bija slikti, sliktāki, jeb citādāki. Bet tas ir tas ceļš, ko mēs visi ejam. Tāpēc nav tā, ka es atceratos savu pirmo sprediķi vai kā. Bet man tur ir daudz, kur ja es gribu kādu vecu sliktu sprediķu palasīt, es varu ielūkoties vienmēr. Ko es šodien kādreiz daru, es ielūkojos, paskatos, un es kādreiz darīju tā, ka es ņēmu kādu vecāku tādu uzrunu, un šeit es gribu viņu, es gribu šo rakstīt paņemt un atkal pa jaunam, vai ne? Un tad tā parādās rediģētā versija, bet pa jaunam. Un tas, kā būt ar šodienas skatu, un tad man ir 2 blakus, tur kaut kāds 8. gads, un tagad 25. un 26. Atjauninājums. Jā, tu vari just ļoti atšķirīgu garšu, ļoti atšķirīgu. Un, mēs ejam savu ceļu, noejam, un mēs lietas redzam citādāk, mēs arī sakam citādāk, mēs arī, Jā, Bībele mūs salīdzina ar templi un saka, ka mēs esam Dieva nams. Kāds templis tu esi? Ja tu būtu dievnams, kā tu sev vizuāli redzi? Kādu lielu katedrāli vai kādu mazu koku baznīciņu? Nekad neesmu šādi iedomājies. Jā. Šis ir labs jautājums. Atceros, Kaspar Dimitra kādā dziesmā ir teikts, Dievs mūs grib darīt par baznīcām, mēs sevi par suņu būdām. Un es nekad neesmu tā domājis. Man pat būtu grūti atbildēt uz kaut kur jau droši vien uz katedrāli es nepretendētu. Suņu būdas negribētu būt. Bet droši vien kaut kāda, ja tāds teikt, tāda vienkārša ikdienas baznīca vai pilsēta vai lauka vai mazpilsēta, bet tāda ikdienas baznīca. Bez lieka krāšņuma, bet tomēr ar visu nepieciešamo, kas ir vajadzīgs tādai ikdienas dzīvei. Kā baznīca, kurā ir vieta, kur būt bērniem, kā baznīca, kur ir vieta, kur būt senioriem, baznīca, kur ir vieta, kur gūt atbalstu, kā baznīca, kurā, ja vajag, arī ir nokrāmēt kaut kādas mantus, ja vajag, var nokraut kaut ko, kas ir ikdienas dzīvē. Vajadzīgs baznīca, kas ir svēta un īpaši ar to, ka viņi ir priekš cilvēkiem, nevis priekš sevis. Jā, un tu vēl esi teicis, ka tu neesi rakstām galda mācītājs. Tev ir arī 2 lielas aizraušanās jahtas un Land Roveri, ūdeņi un bezceļi. Kāpēc šādas izvēles? Un vai ir vēl kādi tādi spilgti brīži no šī tava piedzīvojuma, no šīs tavas daļas, kas tu esi? Par rakstām galdu patiesībā ir tā, ka es vienmēr esmu lūkojis, vienmēr ir paticis. Tagad man jau pāris gadus es ticu pie rakstām galda, kas ir no Latvijas laika, un rakstām galds, pie kur ir tulkots Šekspīrs latviski. Un tas ir, ko rakstām galds ir īpašs, un es tā ļoti ar to lepojos, to apziņu, ka šis ir galds, pie kur ir tulkots Šekspīrs. Bet jā, man vienkārši sanāk nedaudz sēdēt pie rakstām galda. Un tas ir, bet kad es esmu labprāt. Bet tas iemesls, tas, ka es esmu, man vienmēr ir bijusi kaut kāda, vēlme kaut ko. Man patīk kustība, man patīk loģistika, kustība, darbība. Un, kad ir kaut kāds rezultāts no tā. Un tāpēc es labprāt iesaistos visādās saimnieciskās lietās un arī tādā draudzes dzīvē. Mācītāji tādā ikdienā, man liekas, ka tas ir absolūti tāda ikdiena, kad ir jādara ar visas tās pārējās lietas, tās sadzīviskās, praktiskās. Un ar tā burāšana ir tā, ka tā burāšana bija mana bērnības diena aizraušanās, man patika kuģi un viss tam līdzīgs, pa tiem brīdi apsvēru iet jūras akadēmijā. Un es pats sāku kārtot iestāju eksāmenus un gatavoties tam.
Jo man tas tiešām ļoti patika, un 90. gados tas arī likās, tas ir tāds būt jūrniekam, toreiz bija ļoti ienesīgi. Visas importa preces vēl un viss, no tiem padomu laikiem bija tā sajūta, ka tā ir tāda, tikt jūrā, tā ir tāda baigi labā vieta, vai ne? Bet Dievam bija savu plānu nodomu, bet tā mīlestība uz ūdeņiem man patika. Un tāpēc man patīk, ne tikai burāšana, vispār viss, kas saistīts diezgan ar ūdeņiem. Ja es sēžu parasti pie ūdens, es nevaru sēdēt blakus, man vajag kaut kā tikt viņam virsū, no tā uz ūdens. Bet burāšana man patīk, mēs no 11 gadiem mēs sākām mācīties burāt tādā jauniešu sekcijā un piedalīties regatēs, sacensībās. Tur ir tāds jaunības azarts un cīņa un sacensība, un tas viss arī iekšā. Bet kas man patīk tas sava vieta un klusums. Man patīk izjust to vēja dabas spēku ar tādu brīvības sajūtu. Vienlaicīgi tā braukšana ar laivu vienmēr tā ir tāda ģeometrija, fizika. Tu visu laiku kaut ko domā ātrāk, uzlabot, kaut ko pieskrot, kaut ko pievilkt. Visu laiku tā ņemšanās ap to. Un, laikam, tas process man patīk, ka tu visu laiku esi kaut kādā darbībā, teju uz kaut kādu, brauc uz kaut kādu mērķi. Tā. Un ļoti patīk tas klusums. Man ikdienā sanāk daudz ar cilvēkiem, tad es priecājos par to klusumu un mieru. Es kādreiz tā darīju, ka es vienkārši izbraucu jūrā, izmet enkuru, nakšņoju, no rīta braucu atpakaļ, tad eju dienas gaitās. Un tā. Vai arī bērniem mēs tieši tāpatās ar tā daram. Nakšņojam un tad atgriežamies atpakaļ, jo daudz laika nav, lai taisītu garus braucienus, daudz laika nav. Piedzīvojis es tur esmu visu kaut ko, droši vien jau vairāk, ja tādā jaunības pārgalvībā vairāk, jo tu vecāks kļūst, ļoti apzinīgāks kļūsti, un jo tu apzinies varbūt vairāk riskus, arī savas kaut kādas fiziski spējas un robežas, bet man arī patīk tā sajūties, ka es varu viens tikt galā dažādām situācijām. Un tas ar laikam arī ir tas, ka kādreiz cilvēks saka, kāp kalnos, lai to piedzīvo tās robežas. Es braucu kaut kur un man patīk tas, ka es tur vienatnē tieku galā un dažādos laika apstākļos. Man tāds gandrījums, ka es ar to, ka es tieku ar to galā pats priekš sevis, pats ar sevi. Par tiem Landroveriem tas... Par tiem Landroveriem tad mēs turpināsim nākamajā raidījumā, jo laiks ir aizsteidzies. Tas arī būs saistīts ne tikai ar tavu kavaļas prieku, bet arī ar vēl vienu no taviem vairāku gadu garumā lolotiem projektiem par zudušo baznīcu, un tad tur arī vēl varēsim pakavēties pie šīm apvidus mašīnām un bezceļiem. Paldies par sarunu, paldies par šo laiku. Paldies skatītājiem. Ar jums kopā bija Inga Skuja un mācītājs Ģirds Prāmnieks. Tiekamies nākamajā raidījumā. Visu labu!